Mums nevajag sprīdīša takas, lai atrastu laimīgo zemi. Un pienācis laiks ir pastāstīt katram, cik daudz mums no pasakām dots. Vai kādam vēl ir šaubas, ka laimīgā zeme ir šeit? Es domāju, noklausoties mūsu kopražojumu, kas saucās dziesma ar nosaukumu Lai burvī buras, es domāju, nevienam neradīsies ne mazāko šaubu, jo, man liekas, atkal viens skaists notikums ir noticis, un tas ir iespējams tikai, ka ir tāds labs salikums trāpās, ka ir kas dzied, ka ir kas var uzkomponēt, vai ne? Un man paveicies, man dziesmu dziedātājs ir man blakus, tas ir Ainārs Bumbieris, pats pozitīvākais dziedātājs Latvijā. Un pēc mūsu garām sarunām par gariem braucieniem ārzemēs 30 valsts apceļoja. Jā. Atgriezies atpakaļ, mazliet parunājām, tapa ideja dziesmai. Pateicoties taviem gariem ceļojumiem un tavai saprašanai, ka šeit ir vislabāk. Tieši tā arī ir, nekur nav tik labi kā mājās. Jā, pat Latvijā. Un ja kāds vēl šaubās, kad visradošākā vieta Latvijā ir Ogre, atbrauciet šeit, redzēsiet, kā dziesmas top vienā rāvienā. Šobrīd atliek visiem cerēt, ka patiks, novēlēt, ka patiks šī dziesma un brauciet uz Ogri, smelties radošuma. Atrod viskaistāko vietu Ogrē. Ir pamatīdeja jau skaidra, ka šeit man ir vislabāk, visas manas dziesmas ir tapušas šeit un taps vēl daudz. Pa brīviem brīžiem. Sadarbība ar Artūru Mangulu man jau ir vairākus gadus, un mēs esam sākuši to ar katru dziesmu, ko viņš ir uzrakstījis, kas ir nākusi viņam no sirds, no ogras, no dzīves, ir kļuvusi par lielu mērogu hītu Latvijā. Un tā ir arī tagad, un pat tagad, kad tu esi kļuvusi par Ogres pilsētas mēru, dziesmas joprojām top, un tās cilvēkiem patīk, jo viņas ir vienkāršas, un viņas ir tādas, ko ir patīkami uztvert, kuras ir par lietām, kas ir mums katram cilvēkam svarīgas. Artūrs tādas dziesmas māk rakstīt, viņam tas sanāk vienkārši dabiski. Šobrīd šī dziesma ir Latvijas Radio 2 aptaujā un šlāgera aptaujā, un es aicinu visus balsot Dzintara dziesmas LV par šo dziesmu ar 7. kārtas numuru. Mēs jau esam 1. vietā, bet mums joprojām ir vajadzīgs arī jūs atbalsts, lai mēs tādi paliktu līdz pat šī mēneša beigām. Bet kur ir pat populārākā dziesma mums? Mums populārākā dziesma ir Sniegpulkstenītes. Jā, pavasarī skan. Katru pavasari. Jā, un Latvijas Radio katru pavasari dziesmas Sniegpulkstenītes ir top 1. vietā. Katru gadu jau no 2011. gada. Tādas dziesmas vajag radīt vairāk, jā. Dziesmas top dažādi. Man vispirms teksts, ideja un mūzika pati uzklājas virsū šim te tekstam, tā kā ar to var apsēsties pie klavierēm 3 dienas, neko neuzkomponēt, un ir viens, kā saka, klikšķis un viss notiek. Kad bija mana pirmā mūzikla prezentācija kādu laiku atpakaļ, apmēram 6-7 dziesmas tapa viena vakara laikā, līdz ar to, cik ilgi un kā tas ir no apstākļu sakritības. Šī dziesma tapa gan ātri, smeļoties tās pēc šīm pārunām par ceļojumiem Aināru. Visiem novēl daudz redzēt pasaulē, bet ātrāk pēc iespējas nonākt pie šīs atziņas, ka tā laimīgā zeme ir tieši šeit. To visiem arī novēlu valsts svētkos, kas mums visiem ir īpaši, atrast pēc iespējas ātrāk savu laimīgo zemi šeit.